Sveicināti! Man sauc Elvis Jaunzems, un pirms jūs vēl jautājat, mans Samsung Galaxy S6 apskats, kuru es solīju jau pirms kāda laika, tūlīt tiks pabeigts, un es nevaru sagaidīt, ka es jums to varēšu parādīt. Jebkurā gadījumā šis ir HTC One M9. Šodien es apmeklēju nelielu pasākumu, kurā es iepazinos ar šo tālruni neformālā gaisotnē. Un te nu mēs nonākam pie nelielas problēmas. Man nav ko teikt, vienkārši nav ko teikt, kas jau nav bijis pateikts. Tālrunis gan vizuāli, gan tehniski ļoti līdzīgs vecajam modelim. Izstādīt bija melnais un sudrabotais modelis, un diemžēl nākas atzīst, ka abu korpusu aizmugurs ir ar skrāpētu alumīnija virsmu un nevis matēts, kāds bija vecā modeļa pelēkajam modelim. Kameras lēcas ietvers ir kvadrātains un nevis apaļš, un tagad tā ir viena, nevis divas kā bija M8. Vizuāli tas arī viss tālrunis sajūtu ziņā ir tās pats kā vecais modelis. Lielākās izmaiņas ir tieši tajās jomās, kuras es uzreiz nevarēju pasākumā notestēt īsā laika sprīdī, proti pieaugusi kameras izšķirtspēja, ir jaudīgāks čipsets un lielāka baterija. Tā kā es iesaku pagaidīt pilnu apskatu. Diemžēl man neizdevās dabūt testa eksemplāru līdz izņemšanai. Manās rokās M9 nonāks tikai nākamnedēļ. Man pirmie iespaidi ir šādi. Tālrunis vēl aizvien ir lielisks kā M8. Tas darbojas ļoti ātri, tā ekrāns ir skaists un korpus vēl aizvien ir ļoti augsts kvalitātes metāls. Bet šeit ir problēma. Kamēr visi, piemēram, Apple, Samsung un HTC ir attīstījušies un piedāvā daudz labākas ierīces nekā savas pagājušā gada modeļus, HTC sēž uz saviem lauriem un izlaiž tikai nedaudz uzlabotu versiju tā vietā, lai iepazīstinātu pasauli ar kaut ko jaunu. Pirms pasākuma es lūdzu Twitterī, Instagramā un Facebookā uzdot jautājumus par maniem pirmajiem iespaidiem ar HTC M9, uz kuriem es centīšos atbildēt. Vai vari komentēt par plusiem un mīnusiem salīdzināmā M7? Neinteresē tehniskie dati, bet gan sajūtas. Kā jau es teicu, ir daudz, kas man vēl ir jānoskaidro par šo ierīci ilgākā tēta periodā ar M9, bet šī brīža pirmie iespaidi ir šādi. Ja tev jau ir M8, tad šo ierīci var mierīgi laist garām. Tā ir kā iPhone 5S salīdzinājumā ar 5. Bet kā M7 īpašniekam tev šī ierīce varētu patikt, jo tam ir visas labās M8 īpašības. Kvalitatīvais un ērti iepaļais korpus, košais ekrāns, uzlabot skaņas kvalitāte un lielā baterija. Tādi ir mani pirmie iespaidi. Lielisks, bet nedaudz garlaicīgs aparāts. Ar plašākiem iespaidiem dalīšos pilnajā apskatā. Tastins, nemācēšu izrunāt bez garumzīmēm, bet Tastins jautā savukārt vesels 3 jautājumus. Pirmais jautājums. Vai pie SMS saņemšanas neiefrīzo DataView korpusu? Diemžēl man nebija iespējas izmēģināt DataView korpusu. Otrais. Vai pie Sense UI 7 nav kāda iespēja atslēgt automātisku attēlu ejuplādi no trešās puses aplikācijām, kā piemēram GoPro vai 9GAG? Diemžēl man nebija iespēja izmēģināt šādas detaļas, bet es ļoti zinu, par ko tu runā. HTC galerijas aplikācija parāda visus attēlus ierīcē, arī kešatmiņā saglabātos sīkumus. Pilnajā apskatā es centīšos noskaidrot, kāda ir situācija jaunajā Sensā, bet pa to laiku iesaku izmēģināt trešās puses galerijas aplikāciju, kā piemēram QuickPick. Links būs apakšā. Trešais. Vai HTC M9 atbalsta USB on the go? Jā. Savukārt Sēders jautā. Has anyone really been far, even as decided to use even Go One to do look more like? Uz ko es varu atbildēt ar pretjautājumu? Kā gan spoguļi var būt īsti, ja mūsu acis nav īstas? Okay. I'll allow it. Ja tev ir kāds jautājums, uz kuru vēlēs, lai es atbildu M9 pilnajā apskatā, tad ieraksti to video komentāros. Paldies par skatīšanos, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.